Šajā video pastāstīšu tev par kursu, kas veltīts tradingam ar robotiem un cik īstenībā vienkārši tu vari iemācīties un apgūt veidot savus robotus. Principā šis kurs tev dos iespēju bez jebkādām iepriekš zināšanām radīt savus robotus, kas trēdo 24/7, iemācīsies uzinstalēt serverus, apgūsi stratēģijas un tā tālāk. Kāda atšķirība tad ir starp šiem te trīs piedāvātiem kursiem? Tad pirmais maksā 109 eiro, 199 eiro un 495. Pastāstīšu, kur ir atšķirība un ko tu vari katrā no viņiem iemācīties. Lai iegādātos kursu, tev ir jāspiež poga pirkt. Uzspiežam pogu pirkt, nonākam norēķinu lapā, kur tu vari ievadīt savus rekvizītus, vārdu uzvārdu vai arī uzņēmuma reģistrācijas datus, ja vēlies pirkt kursus uz uzņēmumu. Un var apmaksāt ar tiešo bankas pārskaitījumu vai kredītkarti. Apstiprinām, ka esam izlasījis noteikumus un veikt pasūtījumu kā jebkurā parastā interneta veikalā. Kad tu to esi veicis, tev atnāks uz e-pastu divas vēstules. Pirmā vēstule, paldies, ka nopirki kursu, un otrā vēstule ar linku, kur tev jāuzspiež poga, aiziet uz kursu, un tev piedāvās ievadīt savu paroli. Tādā veidā tev izveidosies profils speciālā vietnē, kurā tu tālāk arī mācīsies. Kad es nonācis savā mācību platformā, tad viņi izskatās šādi, tad tu vari izvēlēties kursus, kurus tad tu esi iegādājies. Sāksim ar pirmo Server Master kursu, jeb mazāko piedāvāto kursu, un uzspiežam apskatāmies, kas tad tur ir pa video. Kurs ir sadalīts divos moduļos. Tātad pirmais moduls ir par serveru uzstādīšanu, par terminālu, un otrais moduls ir par visiem algoritmiem un viņu izveidi. Tātad mazajā šajā Server Master kursā ir pieejams priekšvārds, tātad stāsts par mani un par tradinga pieredzi ar robotiem, reģistrāciju un API izveidi biržā Bybit, reģistrāciju un API key izveidi biržā Binance, jo termināls strādā 3 biržās, Bybit, Binance un OKEX, tātad tur var veidot savus robotus. Ir MoonTrader ielāde licence, instalācija pieslēgšana, iestatījumi, galvenais ekrāns, tātad principā viss par terminālu. Principā katra podziņa, viss, kas attiecās uz terminālu, lai es viņu pilnībā varētu iemācīties un zināt visas funkcijas. Tālāk ir MoonTrader galvenais ekrāns, Ubuntu serveri izveide uz AWS autotradingam. Šis ir nedaudz sarežģītāka viela, bet tur ir tik smalki un sīki, step by step viss paskaidrots, ka pat tie cilvēki, kas vispār neko īsti nesaprot no datora, mākie tikai Facebookā, pat tie ir šo instalāciju veikuši un viss ir izdevies. Tālāk ir pieslēgšanās serveriem ar PuTTY, tad izmantojamies Linux serverus, MoonTrader instalāciju uz servera, MoonTrader profilu izveidu un portu atvēršanu uz servera. Skan viss ļoti sarežģīti, bet tur ir tik detalizēti viss izskaidrots, ka jums, principā, darot visu soli pa solim, nekādi jautājumi nevajadzētu rasties. Piemēram, uzspiedīsim, apskatīsimies kādu video, pieņemsim Ubuntu serveru izveidu uz AWS autotradingam. Tad spiežam virsū, mums atverās sadaļa, kurā ir kaut kāds apraksts plus video. Tad video mēs vienmēr varam noskatīties jebkurā laikā līdz galam, spiežam paklausamies. Bet jūs būsiet ātrāk par citiem tirgus dalībniekiem. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai pings un tuvums biržu serverim tieši autotradingam ir ļoti maksimāli tuvs un labs pings. Tātad 2 GB RAM. Principā, kur šeit varat izvēlēties bez atslēgu pāri, bet es iesaku tomēr viņu izmantot, es viņu izmantoju, lai piekonektētu uz serveriem. Nosaucot, pieņemsim, es nezinu, pieņemsim, ir vajadzīgi kaut kādās konkrētās situācijas. Šeit jūs varat palielināt. Tātad šajā video es stāstu par to, kā platformā AWS radīt serveri, kādu pareizi izvēlēties, kāds mums būs derīgs, lai varētu MoonTrader terminālu strādāt korekti. Un tīri ieskats arī MoonTrader video, pieņemsim galvenais ekrāns, atveram vaļā un uzspiežam play. Bet atvēršanas cena un aizvēršanas cenas starpība ir tikai 2%. Tad pēdējās stundas laikā monēta ir kritus par 2%. Šeit mēs varam redzēt pēdējo 24 stundās līdz stundu laikā salīdzinot ar iepriekšējām 24 stundu
stundām monēta ir kritus par 10% uz leju. Tad te ir pagājuši 11 dienas, 8 stundas, 37 minūtes. Ja? Vai arī mums interesē konkrēti varbūt šīs te var izmantot, lai nopelnītu. Tālāk šeit parādās orderi, ja, cik šobrīd ir atvērti, kādi viņi ir atvērti, kādi viņiem ir stop loss, ja viņi būtu nostrādājuši. Un šobrīd ir vienkārši teiksim, atvērti, bet nav pozīcija. Nu jā, tad šeit viss interfejs tiek aprunāts. Viss, kas atrodas galvenajā ekrānā, Moontraderā, mēs izējam cauri un pilnībā iemācāmies visu, lai mums būtu ērti un viegli strādāt ar terminālu. Un tālāk ir darbs ar vairākiem serveriem, jeb kā lietot programmu, kas ļauj piekļūt uzreiz vairākiem serveriem ērtākam darbam. Ja? Tad, kad tu veido ne tikai vienā biržā, bet vairākās biržās robotus un ar vairākiem algoritmiem. Tad algoritmu sadaļa kursā, mazajā kursā, ja, tam server masteri nav pieejama. Ja. Šeit, kā rakstīts, pieejams pilnajā kursā. Tad arī pārējiem pie šī te kursa, kurš saucās Start, un ir vidējais kurs. Apskatīsimies, kas tad nāk klāt šajā vidējā kursā. Nu, tagad parunāsim par otru iespēju video kursu, kurš maksā 199 eiro un saucās Start. Ja? Tad ar šo kursu jau var startēt jau nopietni autotradingā, jo viņš apmācīs jūs arī ne tikai kā uzstādīt, instalēt terminālu un kā ar viņu rīkoties, bet arī būs algoritmi, kā viņus konfigurēt, kas viņi tādi ir un kā viņi vispār strādā tirgū. Tad nāk klāt vēl 1, 2, 3, 4, 5 video. Īsumā par visiem algoritmiem tāds apskatiņš, tālāk ir algoritms shot pirmā daļa, algoritms shot otrā daļa, jo šie video diezgan gari, ap 40 minūtēm katrs, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz dažādu nianšu, kuras ir jāzina, bet šis algoritms ir ļoti interesants, neparasts un tāda otra tirgu nav, cik man ir zināms. Ja? Algoritms shot darbības vizualizācija, ja? Un algoritms shot group. Tātad šis nāk vidējā kursā klāt, un šeit ir jau ļoti laba informācija, lai jau par palaistiem serveriem un terminālu jau sāk roboti strādāt. Maziņš ieskats algoritmā shot pirmā daļa šajā video. Tātad, klausamies. Tas būtu uzreiz viens solis, tātad 100%. Esmu redzējis kādreiz tādas monētas, kaut kur biržā ir vēl parasti uz Bitcoin pāri, tātad Bitcoin pāris pret kaut ko, ir šīs te kvadrāta monētas, kur tātad jūs nopērkat, var pat vēl uzlikt vēl mazāk, minus 0,3 un plus 0,3, lai jūsu algoritms netreidotu tādās situācijās, ka šis marka price iziet ārpus šīm te robežām. Tātad šajā video es sīk un smalki izstāstu par algoritmu shots un tūlītās apskatīsim video algoritmu shot darbības principos, ja? Tātad, kur es vizualizēju, kā viņš strādā. Mēs esam radījuši mūsu pirmo stratēģiju, tātad izgājuši visiem parametriem cauri. Paskatīsimies, kā tad tas strādā. Grafiks ir 1% un shots ir ļoti tuvu, viņš gaida straujus kritienus. Pagāja 10 sekundes un izlikās otrs nākošais šots jau, kurš ķers atkal atkārtotu iespējams šotu uz leju. Bet pirmajam šotam, kas ir E1, jā, tā nozīmē emulators, redziet, aizvērās ar take profitu. Nu jā, tātad šajā video es vizualizēju, kā viņš izskatās šis te algoritms, tātad bez jūsu dalības nokonfigurēts bots pats ķer kustības, jā. Šots ir scalpinga algoritms, kurš ķer milisekundēs ātrus izrāvienus gan uz augšu, gan uz leju. Un tur ir ļoti, ļoti interesanti, kā var šo te algoritmu konfigurēt. Tātad īsumā tas arī viss par video kursu nāk klāt. Tātad šie te 5 video, kas ir ļoti būtiski, lai tu vispār var sākt startēt, veidot robotus. Ja? Pirmais kurs ir par to, ka tu vari uzinstalēt serveri, palaist terminālu, iemācīties terminālu un tālāk varbūt turpties pats, bet, nu, iemeslu tam īsti neredzu, bet vidējā šajā te pa 199 te jau ir nopietna informācija, lai sāktu. Nu, pārējiem tad pie pēdējā pilnā kursa, ko tu iegūst tad pa tiem 495 eiro pilnajā kursā. Tātad trešais kurs, pilnais kurs, tur nāk klāt vēl video
papildus, tad nevis 16 video vai 24, nāk klāta vēl 8 veseli video. Ieskaitot visus, protams, iepriekšējos video, papildus ir visi atlikušie algoritmi, kurus var veidot terminālā MoonTrader. Kas ir vēl super mega bonus, kas nāk klāt, tas ir VIP chats ar noderīgu informāciju, atbildēm uz jautājumiem, un ne tikai nāk vēl viens chats klāt, kur es un mani studenti liek jau izstrādāt stratēģijas, kuras vienkārši copy-paste, to var ielikt savā terminālā, un uzreiz jau iemesties trading pasaulē. Tad šīs stratēģijas, kādas mēs tur liekam, tajā brīdī viņas strādā pelni, iespējams viņas vajag ik pa laikam updateot, bet jebkurā gadījumā šīs stratēģijas ir super labs ieskats tev, lai tu saprastu, kā strādā jau algoritmi, un tad uz tā pamata radīt jau savus. Ok, pārējiem pie tiem video, kas tad ir pilnajā kursā. Tad šeit ir raksts par kursu, un te ir ļoti svarīga lieta, tad te ir links uz VIP chatu. VIP chats, kurā tad ir gan šīs te apspriedes, gan atbalsts un atbildes uz jautājumiem daudziem taviem, gan arī jaunu stratēģiju radīšanas vieta, kur gan es, gan mani studenti regulāri ik pa laikam ieliekam kaut kādas jaunas stratēģijas. Ok, kādus video tad mēs šeit papildus iegūstam? Tad, protams, kā jau pirmajos kursos mazajā vidējā, tev ir pieejams pilnais pirmais modulis par terminālu, par serveru instalāciju, par puti un par darbiem ar vairākiem serveriem. Tālāk tev ir pieejami visi algoritmi, tātad shot pirmā daļa, shot otrā daļa, shot darbības vizualizācija, shot group, deep shot un deep shot grupu, algoritms market watcher, market saver, algoritms averages, algoritmu signālu, algoritmu kopēšanu un organizēšanu, kā pareizi to darīt, Telegram infobots un kā veidot algoritmus, kas ir pats arī viens no nopietnākajiem video, jo te viņā es izstāstu situācijas, kuras tu vari ieraudzīt un mēģināt savu robotu pielāgot šai te situācijai tirgu. Un tādā veidā radīt pilnīgi jaunu stratēģiju, jo tie veidi, kā tu vari uztaisīt savu robotu, ir tūkstošiem, ja? Pieņemsim, tu gribi treidot Bitcoin, tad, ja viņš ir nokritis par 4% 5 minūtēs. Tu vari. Tu gribi treidot BNB, Bitcoin un Ethereum, tad, ja Bitcoins ir uzaudzis 5% šodien, un tikai tad tu viņu gribi treidot un pirkt, tad, ja viņš nokrīt pēc stundas uz 2%. Es randomā vienkārši kaut ko saucu. Tās situācijas ir entās simtiem, tu vari treidot visu tirgu, tikai dažas monētas un tā tālāk. Tad tās iespējas ir fantastiskas, un tā ir fantastiska lieta, ko piedāvā šis te termināls, un ko es jums varu iemācīt. Tāpēc gaidu tevi studentu rindās, tiekamies VIP chatā, un es domāju, tev noteikti patiks.